jautājums uzņēmējiem un maniem sekotājiem, un pierreiz padalīšos ar vienu savu novērojumu. Es pēdējā pusgada laikā esmu runājis ar vairāk kā 300 cilvēkiem. 300 uzņēmējiem vai potenciālajiem uzņēmējiem, kuri ir man piezvanījuši, sazinājušies pēc tam, kad ir redzējuši manus video TikTokā vai Instagramā, kur es stāstu par šīm atbalsta programmām, Altumu. Un viņi zvana, lai tā kā saprastu, kādas viņiem ir iespējas ar viņu uzņēmumu, viņu situācijā. Un parasti šīs sarunas ilgst kādas 15 līdz 30 minūtes. Un katru dienu man ir 2 līdz 5, 6 sarunas tādas. Lūk, un es par šīm sarunām, cilvēks man piezvana, protams, es vēlos palīdzēt, un lai es varētu kaut kā izstāstīt, un kas tur notiek un kādas ir iespējas, protams, man ir jāuzdod jautājumi, un tāpēc tās sarunas vienmēr ievelkās. Par šādām sarunām līdz šim es neesmu prasījis naudu. Man tādas nopietnas konsultācijas, kurās mēs jau tur ieejam detaļās, tādas man ir bijušas, par tām klienti ir maksājuši naudu, bet visi šie zvani ir bijuši mans laika patēriņš, mana ieguldītā enerģija bez tādas enerģijas atgriešanas. Tas paprasa ļoti daudz mana laika, ko es atņemu, teiksim, biznesa attīstībai un kaut kādai virzībai uz priekšu. Lūk, jautājums. Vai tev liekas adekvāti, ja par šādām sarunām, kas ilgs 15 līdz 30 minūtes, kurās es izstāstu visu par to, kādas programmas viņam, viņa situācijā būtu pieejamas, es prasītu naudu par jebkuru zvanu? Vai tas tev liekas adekvāti? Ja jā, tad cik šāda konsultācija vai tāds zvans varētu, kāda cena būtu adekvāta? Padalies ar mani, iespējams iedvesmošos no tava redzējuma.